oli koodumel siis ema põldude vööl või ranniku liivasel rannal või saarel, kus vihane tormides ööst käis päeval ja visiem laba vakar, jā, tad mani sauc Oskars Grīgers, es esmu vēstures maģistrs, un mana šīs dienas lekcija ir veltīta tēmai tātad Igauņu leģiona dibināšana un kaujas austrumu jau frontē. No 1942. līdz 1945. gadam. Tātad tieši tāpat kā mums bija mūsu leģions, tieši tāpat arī Igauņiem bija viņu leģions otrā pasaules kara laikā. Un pirms es sāku izklāstīt savu lekciju, es gribētu pateikt tādu kā paradoksu. Un šīs paradoks ir tāds, ka mēs patiesībā par mūsu kaimiņiem zinām ļoti maz ko. Tātad mēs ļoti daudz ko zinām par ASV vēsturi, mēs ļoti daudz ko zinām par Krieviju, mēs ļoti daudz ko zinām par Japānu, par Vāciju, tad par, teiksim, Angliju, bet par mūsu kaimiņiem mēs zinām, tā salīdzinoši maz. Un viņiem ir visai līdzīga situācija. Jo, kad es braucu uz Igauniju, lai pētītu Igauņu leģionu vēsturi, es redzēju to, ka viņiem grāmatas par Latvijas vēsturi ir ārkārtīgi maz. Un pie mums ir visai līdzīgi. Līdz ar to mēs esam kaimiņi, bet par viens otru mēs zinām ļoti maz ko. Un tad šajā lekcijā, izklāstot Igauņu leģionu vēsturi, es mēģināšu kaut kādā veidā šo robu aizpildīt. Ja? Jo ir svarīgi, ka mēs zinām viens par otru. Ja? Jo neapšaubāmi, kad mūsu leģionāriem ar šiem Igauņu leģionāriem ir ārkārtīgi daudz kas kopīgs. Un lekcijas gaitā mēs par to arī pārliecināsimies. Tātad mana lekcija sastāvēs no 3 daļām. Tātad pirmajā daļā es runāšu par to, kā tika dibināts Igauņu leģions. Otrajā daļā es runāšu par to, kādas bija Igauņu leģiona kaujas. Un tad trešajā daļā es runāšu par to, kā tad Igauņu leģionāri tiek godināti mūsdienu Igaunijā. Ja mēs runājam par Igauņu leģiona dibināšanu, tad šeit ir jāsāk, protams, ar to notikumu, kas veicināja šī leģiona dibināšanu. Ja? Un tā ir Padomju Savienības īstenotā Baltijas valstu okupācija. Ja? Kad 1940. gada tātad vasarā PSRS okupēja Lietuvu, Latviju, Igauniju, likvidē šo 3 valstu neatkarību un veica šausmīgas represijas pret šo valstu iedzīvotājiem, ja, kas izpaudās masveida apcietināšanās, jau slepkavībās un tad izsūtīšanās. Un, protams, arī Igaunija skāra šīs masveida deportācijas, ja, kas skāra arī mūsu valsti, ja, tad 1941. gada 14. jūnijā, ja, kad no Igaunijas izsūtīja vairākus tūkstošus jau cilvēku. Ja? Un tika plānots arī nākušās masveida deportācijas, bet viņas nenotika tā iemesla pēc, kad Vācija uzbruka Padomju Savienībai. Jā, tātad šeit ir Vācijas uzbrukums jau Padomju Savienībai 1941. gada 22. jūnijā. Un mēs zinām, ka 41. gada vasarā Vācu armija ļoti strauji virzījās uz priekšu jau Padomju Savienībā. Un līdz ar to Vācu armija strauji virzījās uz priekšu arī Baltijas valstīs, Lietuvā un Latvijā. Jāsaka ir tā, ka Igaunija iznāca te savādāk, jo tāpēc, ka tajā brīdī, kad Vācu armija bija jau ienākusi Igaunijā, un tas bija 41. gada jūlijas, tad bija tāda situācija, ka sarkana armija bija jau atguvusies no šīs katastrofas kaut kādā mērā, un viņi varēja izrādīt organizētāku pretestību Vācijas bruņotajiem spēkiem. Ja? Un līdz ar to kaujas Igaunijā norisinājās ilgāk, ja? Un Tallina Vācu armijas kontrolē nonāca tikai augusta beigās. Ja? Un ņemot vērā to šādu situāciju, tad jau padomju represīvie orgāni varēja veikt daudz plašāku un vērienīgāku jau teroru pret šiem Igauniem. Ja? Mēs zinām, ka tad, kad Vācu armija ienāca Latvijā, ja? Mēs atceramies, ka šeit tika atklāts gan Rīgas centrāla cietumā, gan Rēzeknes
Rēzeknē, gan arī Baltazarā, gan arī citās Latvijas vietās, ja? Kad čekisti pirms atkāpšanās jau slepkavoja apcietinātos. Ja? Tātad Igaunijā bija līdzīgi, ja? Bet Igaunijā vēl bija tas, kad tātad, jā, bet, ka Staļina jau terora tātad orgāni, viņi varēja izvērst represijas arī pret mierīgajiem iedzīvotājiem, ja? Ja tieši tāpēc, kad sarkanā armija tātad Igaunijā varēja izrādīt organizētāku pretestību. Ja? Bet vācieši virzījās uz priekšu. Un šeit ir jāsaka tā, ka vāciešiem ļoti aktīvi palīdzēja Igauņu nacionālajie partizāni, ja, kas cīnījās pret šo padomju okupācijas varu. Ja. Un ņemot vērā visas šīs šausmīgās padomju režīma īstenotās represijas, ja, viņas, protams, kad Igauņus radīja milzīgu naidu pret šo padomju iekārtu. Ja. Un tad vairākās Igaunijas vietās notika nacionālo partizānu pretestība jau padomju okupācijas varai. Ja. Šeit, kā jūs varat redzēt, te ir Igauņu nacionālajie partizāni Pērnavas pilsētā. Ļoti tāds unikāls tāds varonības gadījums notika Tārtu pilsētā, kad 1941. gada 10. jūlijā tātad Igauņu nacionālajie partizāni ieņēma visu Tārtu pilsētas jau dienvidu daļu. Un 2 nedēļas te viņu noturēja pret sarkanās armijas uzbrukumiem. Un tad pēc šīm 2 nedēļām jau Tārtu pilsētā ienāca Vācijas bruņotie spēki. Ja? Un šādas nacionālo partizānu aktivitātes Igaunijā bija ļoti plašas. Ja? Un tad šeit ir padomi terora upuri tātad Igaunijā, ja? Kas tika atklāti pēc tam, ka padomi vara šīs Igaunijas vietas atstāja. Ja? Tad šeit ir padomi terora upuri jau Tārtu pilsētā. Tā. Un šeit ir padomu terora upuri tātad Igaunijā. Man īsti neizdevās noskaidrot jau, kurā tieši Igaunijas vietā tas ir, bet skaidrs, ka tas ir Igaunijā. Ja? Te pavisam bija tā, ka pirmajā padomju okupācijas gadā gan no izsūtīšanām, gan arī no slepkavībām bojā gāja 18,000 Igaunijas iedzīvotāji 1 gada laikā. Tā. Šeit mēs varam redzēt, kur jau kaujas ir jau Tallinas jau pierobežā, ja, ka Vācu armija augusta beigās bija jau pie Tallinas, un tad 28. augustā Tallina tika tātad ieņemta. Lūk, ja? Bet pilnībā visa Igaunija nonāca Vācu armijas kontrolē 41. gada decembrī. Ja? Tad 41. gada decembrī, ja, tad visa Igaunija nonāca Vācu armijas jau kontrolē, un tad Vācu armija jau virzījās jau tālāk jau uz tātad Krieviju. Ja? Un tad Igaunijā sākās vācu tātad laiks. Ja? Šeit mēs varam redzēt ļoti būtisku tādu politisko figūru, kā Jirī tātad jābūt Ulots. Viņš bija pēdējais pirmskara Igaunijas valdības vadītājs. Un kad Igaunijā ienāca vācu armija, ja viņš iesniedz tādu kā memorandu vāciešiem par to, kad Igaunijai ir jāatjauno sava patstāvība un kad Igaunijai ir jāatjauno jau savi nacionālie bruņotie spēki. Ja? Vācieši šādu te memorandu noraidīja, protams, un vācieši jau deva saprast, ka Igaunijas status tiks izlemts jau pēc kara. Ja? Tātad pēc kara. Bet jebkurā gadījumā par spīti tam, ka memorands netika pieņemts, tad Igauņi pilnībā jau pamatot uzskatīja, ja, tad, ka galvenais ļaunums ir padomju režīms. Un jādara viss iespējamais, lai šīs režīms, lai viņš vairāk nekad Igaunijā atpakaļ neatgrieztos. Ja? Tā. Tātad tagad ko nepieciešams ir nepieciešams uzsvērt. Ja? Kad brīvprātīgo, kas gribēja karot pret padomju varu, Igaunijā bija ārkārtīgi daudz. Bet tā kā tā laika likumi neatļāva Igauņus pieņemt jau vēra mahtā, tad līdz ar to viņus ieskatīja policijas bataljonos. Un tad šos policijas bataljonus nosūtīja jau karot uz fronti, vai arī apsargāt noliktavas vai tiltus. Ja? Un tad daudz šī Igauņu policijas bataljoni, tad viņi piedalījās kaujās austrumu frontē. Un būtiski ir uzsvērt, ka viņi visi bija brīvprātīgi. Ja? Bet tomēr pagāja kāds laiks, un 1942. gadā tātad daudz Igauņu virsnieki uzskatīja, ka tas nav pārāk labi, kad šie Igauņu bataljoni ir tik ļoti izkaisīti pa visu austrumu fronti. Kāda ir vajadzīga Igauņiem viena liela, spēcīga vienība? Un tad sākās runas par to, ka vajag izveidot Igauņu leģionu. Tātad, kurā tad visi Igauņi būs arī
kopā. Ja? Un šādas runas nonāca arī līdz Vācu jau pusē, ja? Un tad tas nonāca arī līdz nacistiskās Vācijas augstākajiem te vāras ešaloniem, ja? Un tad no nacistiskās Vācijas augstākajiem te vāras ešaloniem tika saņemts tātad akcepts, ja? Par to, kad drīkst dibināt Igauņu leģionu. Ja? Un tātad 1942. Gada jau 28. augustā tad Igaunijas jau ģenerāla komisārs Karls Zīgamunds Līcmans tātad te paziņoja par to, ka Hitlers ir ka viņš ir devis atļauju jau dibināt Igauņu leģionu. Ja? Tātad 42. gada 28. augusts ir tās datums, kuru mēs varam uzskatīt par Igauņu leģiona dzimšanas dienu. Ja? Tātad Igauņu leģionu komandieri tika iecelts Francis Ausbergers, ja? Un sākotnēji Igauņu leģionu veidoja brīvprātīgie. Ja? Tad tie, kas gribēja brīvprātīgi jau karot. Ja? Un šeit jūs varat redzēt, kur ir Igauņu leģiona brīvprātīgo pieteikšanās vieta. Ja? Un, protams, arī ļoti daudz jau parādījās jau Igauņu leģiona plakāti, ja, kas aicināja tātad Igauņu dēlus iestāties leģionā, lai karotu pret bolševismu. Tātad tas ir viens no Igauņu leģiona plakātiem, kuru mēs varam arī redzēt. Ja? Tur bija daudz plakāti. Un, piemēram, šīs ir tāds īpašs jau plakāts, ja, ka tur, kur Igauņu leģionārs tātad ar ložmetē rokā, viņš dodas karot, lai aizsargātu gan savu zemi, ja, gan savu sievu, gan bērnu. Un tur lejā ir rakstīts, ja, kad tavs vīrs, ja, ka tavs brālis un tavs dēls jau cīnās par tevi Igauņu leģionā. Un tas ir vēl viens Igauņu leģiona plakāts, ja, kas arī aicina stāties, kas arī aicina stāties jau Igauņu leģionā. Un tagad, ja mēs runājam par šo Igauņu leģiona tālāko dibināšanas procesu, ja, tātad kā es jau uzsveru, kad leģions tika dibināts 1942. Gada 28. augustā, un tieši pēc viena mēneša, tas ir 29. jau septembrī, tika izdota TSS galvenās operatīvās vadības jau pavēle, kas noteica to, ka Igauņu leģionu ir jāsāk jau formēt no 42. gada 1. oktobra. Un šai formēšanai ir jāsākās jau šajā Debecas treniņu nometnē. Ja? Tātad šī treniņu nometne, ka viņa pirms kara bija poļu armijas pirms kara viņa bija poļu armijas jau treniņu nometne. Bet tātad pēc tam, ka vācieši ieņēma Poliju, tad viņa šo nometni pārtaisīja par šīs SS organizācijas jau treniņu nometni. Ja? Tātad šī Debecas nometne oficiāli saucās, tātad viņas oficiālais nosaukums bija Eidelager, ja, kas nozīmē tīreļa nometni. Ja? Tad oficiāli viņi saucās par tīreļa nometni. Ja? Un tā atradās jau smilšainā augsnē un starp lieliem mežiem un netālu no Krakovas jau pilsētas. Ja? Un tagad šo nometni jau tika nosūtīti Igauņu leģionāri, kas bija brīvprātīgi pieteikušies. Ja? Tātad šeit notiek Igauņu leģionāri apmācības jau Debecas nometnē. Ja? Tātad apmācības bija ļoti intensīvas un pēc ļoti augstiem standartiem. Ja? Šeit jūs varat redzēt, kur ir Igauņu leģionāri Debecas nometnē. Ja? Un tagad nedaudz sīkāk par šīm apmācībām. Tātad, kā es jau teicu, bija ļoti apmācības intensīvas, bija plaši tie fiziskie treniņi, bija pārgājieni, bija arī upju pāriešana. Ja? Nu, viss, kas nepieciešams ir tam, lai karavīrs jau varētu labi jau cīnīties austrumu frontē. Ja? Un tagad par ieroču apgūšanu runājot. Ja? Tātad Igauņu leģionāri ieroču veids apguva jau pakāpeniski. Tātad līdz 1942. gada Ziemassvētkiem tātad leģionāri mācījās izmantot tikai rokas jau šaujam tātad ieročus. Ja? Un tieši pirms 43. gada Igauņu leģionāriem jau tika piegādāti ložmetēji, mīnmetēji, granātmetēji, pretanku un kājnieku lielgabali. Ja? Un jāatzīmē, kā lai gan galvenā vieta, kur apmācīja Igauņu leģionārus, tā bija Debecas nometne, bet bija arī citas mācību,
mācību iestādes, jau kurās gatavo šos te igauņu leģionārus. Ja, kā piemēram jau šī kara akadēmija Batalcā, kas bija ieroču SS, tā kara akadēmija. Un tad tagad iepazīsimies ar dažiem ieročiem, kas bija igauņu leģionāru arsenālā. Ja. Tā ir Vācu armijas jau Luger jau pistole. Ja. Tad te viena no Vācu armijas jau pistolēm. Ja. Nākošais ierocis, kuru leģionāri ļoti plaši izmantoja, bija Vācu armijas Mauser jau D98K. Ja tā bija ļoti labi jau tā karabīna, tad kas tika plaši izmantot arī kaujās. Ja? Un tad nākošais ierocis bija šīs ļoti labi jau zināmais Vācu armijas automāts MP40. Jāsaka ir tā, ka šīm ierocim bija 3 ļoti liels priekšrocības. Pirmā kārtām viņš bija ļoti viegls. Otram kārtām viņš bija ļoti precīzs. Un trešām kārtām viņš bija ļoti ērts. Ja, piemēram, salīdzina ar padomju armijas ieročiem, tad, piemēram, tie padomju armijas automāti, kas bija ar diskiem, viņus bija nērti nesāt jau kaklā jau pakarināts, jo tāpēc, ka diski durās patstāvīgi. Šeit bija līdzens magazīns, ja, un līdz ar to šo automātu jau varēja ļoti ērti nesēt, ja, un tas bija neapšaubām viens no labākajiem Vācu armijas automātiem. Un nākošais ieročis, protams, ir šīs leģendārais Vācu armijas ložmetējs, MG42, ja, kas varēja ļoti īsā laikā izšaut ārkārtīgi daudz lodes. Un tieši tāpēc mūsu latviešu leģionāri viņu arī nosauc par kaulu zāģi. Ja? Tā. Tad arī leģionāru arsenālā bija arī šīs tanku dūres, ja, kuras igauņu leģionāri tad izmantoja cīņās pret padomju tankiem. Ja? Ļoti viegls un ļoti ātri ražojams ierocis. Ja? Un ļoti plaši izplatīts Vācu armijā. Ja? Un tad vēl viens ierocis, kuru izmantoja igauņu leģionāri, bija Vācu armijas prettanku lielgabals jau PAK-40. Ja? Tad neapšaubām, ka tas bija viens no vislabākajiem Vācu armijas prettanku jau lielgabaliem, kuru igauņu leģionāri izmantoja cīņās pret padomju tankiem. Ja? Labi, tas tā kā būtu ar pirmo daļu par igauņu leģionu dibināšanu. Ja? Tātad tagad otrā daļa ir par igauņu leģionu kaujām. Ja? Un šeit mēs sāksim runāt par bataljonu Narvu, par šī bataljona Narva izveidošanos un kaujām Ukrainā laika posmā no 1943. gada marta līdz pat 1944. gada februāra mēnesim. Tātad norisinājās igauņu leģiona jau formēšanas process. Ja? Tātad un viss gāja ļoti labi. Bet tomēr Vācu puse uzskatīja, ka igauņu leģiona kaujas spējas ir jāpārbauda. Tātad, cik labi ir patiešām šī igauņu jau karavīri. Un tāpēc tika pieņemts lēmums, kad vienu no igauņu leģiona bataljoniem ir jādala no leģiona un jānosūt viņš karot uz Ukrainu. Un lai tad igauņi rāda, uz ko viņi ir spējīgi. Un, ja tas tika arī tad izdarīts. Tātad 1943. gada martā vienu igauņu leģiona bataljonu nodalīja no igauņu leģiona un nosauc viņu par bataljonu Narva. Un tad viņi gatavojas sūtīt uz Ukrainu. Un ļoti būtiski ir tas, ka visi šie karavīri, kas šajā bataljonā Narvā bija, viņi visi bija brīvprātīgi pietiekušies leģionā. Ja? Tā kā tas bija izteikti bataljons no brīvprātīgajiem. Ja? Un šeit jūs varat redzēt, kur ir bataljona Narva karavīri. Tātad šeit ir bataljona Narva jau karavīri, jau pirms došanās uz fronti. Un tas ir Dēbecas nometnē 1943. gada martā. Ja? Tātad šīs bataljons oficiāli saucās jau par šo motorizēto bataljonu, un tad, kad šo bataljonu nosūtīja uz Ukrainu, tad viņu ieskaitīja 5. ieroču SS divīzijā Vikings. Tātad 5. ieroču SS divīzija Vikings. Šeit jūs varat redzēt šīs divīzijas jau simboliku. Tātad, kāpēc šo divīziju sauc par Vikings divīziju? Ja? Jo šajā divīzijā dienas skandināvu brīvprātīgie. Ja? Tad tur bija Norvēģi, Zviedri, Dāņi, tur bija arī Somi. Un pēc tam tur būs arī nīderlandieši un beļģi. Ja?
Jā, būtiski atzīmēt, ka, ja mēs runājam par ieroču, ja mēs runājam par šiem ieroču SS jau spēkiem, tad mēs zinām, ka viņos dienēja daudzas tātad Eiropas tautības. Ja? Un tad 5. ieroču SS divīzija Vikings bija viena no šādām te jau divīzija. Ja? Un, piemēram, šeit jūs varat redzēt plakātu, ja, kurš aicina Norvēģus iestāties tātad jābūt ieroču, tātad jābūt SS spēkos, ja, kur Norvēģu brīvprātīgiem tiek spiesta roka, ja, par to, ka tātad viņam tiek spiesta roka par to, ka viņš nolēms iestāties, un fonā ir vikingu kuģis. Ja. Tā. Un tad šeit ir plakāts, kurš aicina dāņus iestāties arī jau ieroču SS jau spēkos. Ja. Tā. Un tad šāds izskatījās jau 5. ieroču SS divīzijas Vikings jau karavīrs. Un tieši tādi paši izskatījās arī bataljona Narva jau karavīri, ja, kas bija šajā te Ānu divīzijā. Var gan vienīgais rasties jautājums, tātad, kāpēc nolēma šo bataljonu Narvu ieskaitīt tieši divīzijā Vikings? Šeit bija lieta tāda, ka somu vienība, kas šajā te divīzijā bija, ka viņiem bija beidzies jau viņiem bija beidzies jau dienesta laiks, un viņiem bija jāatgriežas atpakaļ jau Somijā. Ja, un vajadzēja viņus nomainīt ar kādu. Un tad izvēlējās igauņus. Un tad igauņi ieņēma somu vietu. Ja? Tā. Un tad šeit varat redzēt, kur ir 5. ieroču SS divīzijas jau karavīri Ukrainā. Ja? Šeit ir jāsaka tā, kad viss 43. tātad ieskaitīju šo bataljonu Narvu tad jau divīzijā Vikings tātad jau aprīlī 43. gadā. Un visu aprīli un visu māju un visu jūniju jau situācija jau frontē bija mierīga. Ja? Bet igauņu šie karavīri, kas bija bataljonā Narva, viņi turpināja apgūt kaujas iemaņas. Ja? Līdz ar to, kad kaujas sākās, tad viņi bija izcili tam gatavi. Un tagad es gribētu varbūt pakavēties pie vienas epizodes, kas notika 43. gada jūnija beigās, kad tika atzīmēt vasaras tie salgrieži. Viņus atzīmēja arī 5. ieroču SS divīzijas Vikings jau karavīri, un tad viņi darīja tā, kad viņi ar lāpām nostājās pie milzīga ugunskura, un tad katrs teica, no kādas valsts jau pilsētas viņš ir. Un tad viens sauc, ka viņi ir no tādām Norvēģijas pilsētām, citi teica, ka viņi ir no tādām Dānijas pilsētām, ja? Un tad bija arī tie, kas nosauc dažādas arī Igaunijas arī pilsētas. Ja? Nu, lūk, tad tā. Un rekur šeit varat redzēt, rekur ir bataljona Narva jau karavīri tad Ukrainā, ja? Tad 1943. gadā. Bet situācija jau pamainījās sākot ar 1943. gada jūliju, kad notika tas, ka 5. ieroču SS divīzija Vikings jau sāk iesaistīties cīņās, ja? Un līdz ar to iesaistījās arī bataljons Narva. Ja? Tad iesaisties bataljons jau Narva. Ja mēs runājam par šīm te bataljonu Narva kaujām, jau kuras viņš izcīnīja Ukrainā. Tātad pirmās bataljona Narva cīņas notika laika posmā no 43. gada jau 19. jūlija līdz pat 21. jūlijam, un tas notika Izjums jau rajonā. Ja? Nākošās kaujas bija tādā vietā kā Ārkovas apgabals, un pēc tam norisinājās cīņas par pilsētu Valku, ja? Un pēc tam tātad bataljons Narva, kā teiksim daļa no 5. ieroču SS divīzijas Vikings, viņš piesedz Vācu armijas atkāpšanos tātad uz šo Dņepras upi. Ja? Tā. Un pēc tam ļoti smagas kaujas bataljonam Narva vajadzēja izcīnīt jau Čerkesu tātad ielankumā, ja, no kura viņš tad arī izkļuva ārā. Tātad šeit ir tāds vispārīgs iepazīstinājums, ja, un tagad es par katru kauju pastāstīšu sīkāk. Tātad, kā es jau biju teicis, tātad bataljonam Narva kaujas sākās pie Izjums rajona. Ja, tad Ukrainā 43. gada jau 19. jūlijā. Tātad šīs kaujas norisinājās līdz pat 21. jūlijam, ja, un šo 3 dienu laikā tātad bataljona Narva jau karavīriem vajadzēja atsist jau patstāvīgus pretinieku uzbrukums, ja, un izcīnīt ļoti smagas aizsardzības kaujas. Bet visus pretinieku triecienus igauņu lēģionāri noturēja.
Un šeit ir atmiņas, jau kuras stāsta viens no igauņu leģionāriem, kas dienē bataljonā Narva. Kas dienē bataljonā Narva, un te paši varat arī redzēt to, cik šīs kaujas bija intensīvas. Un tad viņš atcerās to visu tātad šādi. Ap 10:00 es redzēju, kā jau debesīs uzšāvās raķetes, sākās artilērijas apšaude, un kura tātad nebija ilga. Un tad sākās tanku uzbrukums. Pretinieka kājinieki virzījās 400 metrus aiz tankiem. Atklājām tad uguni no lošmetējiem un granātu metējiem. Pusstundu vēlāk viss bija kluss. Tad tanki tika iznīcināti un karavīri gulēja jau miruši. Mēs nesaņemam daudz laika atpūtai. Sākās jauns uzbrukums. Un pret mums atkal gāja tanki, un tomēr mūsu granātu metēju un lošu metēju uguns bija jau tik labi mērķēts, kā neviens pretinieks jau karavīrs nesasniedz mūsu ierukums. Un pēc pulkstens, jau ap 16. kājinieki vēl uzbruka vairākas reizes, tomēr visi šie uzbrukumi tika satriekti no mūsu aizsardzības uguns. Tad iedomājieties, ka tā ir tikai viena kauju diena, kura izcīnīja bataljons Narva. Un tam sekoja nākošās divas, kas bija tikpat smagas. Bet, kā es jau teicu, bataljons Narva visus uzbrukums pie šīs izjums izturēja un savu aizsardzību noturēja. Tā. Un šeit jūs varat redzēt, kur ir bataljona Narva jau karavīri Ukrainā 43. gadā. Pēc tam pienāca rīkojums par to, ka no izjums ir jāatkāpjas. Un pēc tam bija tā, ka igauņi no 12. līdz 20. augustam cīnījās jau pie Harkovas, kur arī viņi izcīnīja ļoti smagas aizsardzības kaujas. Bet iznāca tā, ka padomju pārspēks bija pārāk liels, un arī jau no Harkovas apgabala vajadzēja atkāpties. Tā. Un šeit ir arī bataljona Narva karavīri uz padomju trofejas tanka jau T-34. Tā, pēc tam norisinājās cīņas par Valku. Un ir jāsaka tā, ka arī šeit bataljons Narva jau cīnījās ļoti labi, lai gan Valku nācās arī atstāt. Bet tomēr visas šīs cīņas ļoti labi tika ievērotas no vāciešu jau puses. Un vāciešu bataljonu Narva novērtē ļoti atzinīgi. Un par to ļoti skaidri liecina tas, ko ir pateicis par bataljonu Narvu viens no tiem, kas ir izveidojis jau ieroču SS jau spēkus. Un tagad jūs varat iepazīties ar to, ko viņš ir teicis. Pauls Hausers, SS Obergruppenführers, jeb ģenerālis, un viens no ieroču SS karaspēka izveidotājiem savos memoāros Waffen-SS im Einsatz tā izteicās par bataljona Narva cīņām. Šodien liekas, ka tas viss bija bezjēdzīgi. Bezjēdzīga bija gan vīrišķība, gan nāves nicināšana un pati nāve, kas skāra daudzus kaujas laukos. Bet ticība, tas ir uguns, kuru nenodzēsīs neviens, kamēr tie, kuros tā deg, paši to nezaudēs. Bet brīvība, tas ir dārgums, kuru vajag patstāvīgi aizsargāt, tāpat kā toreiz. Mēs sveicam jūs, mūsu drosmīgie biedri. Tad lūk šādus vārdus bataljonam Narva veltīja ieroču SS ģenerālis Pauls Hausers, kurš bija viens no ieroču SS spēku izveidotājiem. Tātad Hausers bija viens no tiem, kas ļoti atzinīgi vērtēja šo bataljonu Narva. Un tas jau ļoti daudz ko parāda. Un tad notika tas, kad bataljons Narva piesedz to, kad vācu armija atkāpjas pie Dņepras. Un ļoti interesanti ir tas, ka bataljons Narva bija principā pēdējais, kurš šķērsoja šo Dņepru. Pēc tam, ka visi bija atkāpušies, tā skaitā arī visi šī piektā ieroča SS divīzija Vikings. Ka tad bataljons Narva bija jau pats pēdējais, kas šķērsoja šo Dņepru. Pēc tam uz kādu laiku kaujas noklusa, bet sākot ar 44. gada janvāri bataljonam Narva atkal vajadzēja iesaistīties smagās jau cīņās. Tad smagās cīņās. Un tagad parunāsim par tādu pašu
tādu traģiskāko notikumu, kas bataljonam Narva bija jāpiedzīvo. Lieta bija tāda, ka padomi karaspēks uzsāka plašu ofensīvu, un tad viņš aplēca pie Čerkesiem, tātad Ukrainā, milzīgus vācu spēkus. Jā, tad milzīgus vācu spēkus, ieskatot arī 5. jāvadu ieroču jāvadu SS divīziju jau Vikings. Tātad līdz ar to arī pašu bataljonu Narvu. Jā. Lūk tā, jā, tad tas ielinkums izveidos 44. gada janvāra beigās. Jā, un tad, kur varat redzēt, jā, kur ir 5. ieroču SS divīzijas Vikings jau kāravīri, ir Čerkesu ielinkumā. Laika posmā no 44. gada janvāra līdz pat februārim. Jā. Tā. Un bija par katru cenu jāizlaužās ārā no šīta ielinkuma. Ja? Tad šeit jūs varat redzēt, kur šīs ielinkums ir, ja? Un kur ir visas tās vācu vienības, tad ieskaitot arī divīziju Vikings, ja? Tad kas tad atradās jau šajā ielinkumā. Ja? Un tad tas mērķis bija izlausties no ielinkuma, tātad šķērsot šo Gnilīs Tikičas upi, un tad tik līdz vācu karaspēka jau daļām, kas viņus gaidīja. Ja? Bet ir jāsaka tā, ka, protams, apstākļi aplankumā bija ārkārtīgi grūti. Un tas bija tāpēc, ka sarkanā armija spieda šo aplankumu aizvien ciešāk, ja? Jo sarkanās armijas uzdevums bija šo aplankumu likvidēt. Nu, tā tad iedomājieties, ja? Kad no vienas puses tātad bataljonam Narva vajadzēja atsist jau patstāvīgus uzbrukums, un tā pašā laikā vajadzēja domāt par izlaušanos ārā. Ja? Tagad es gribētu pateikt arī vienu tādu lietu, kas ir ļoti svarīga, ja? Un tas arī palīdzēs arī mums visiem arī labāk saprast, piemēram, kā padomju propagandas literatūra arī manipulēja ar cilvēkiem un stāstīja nepatiesību. Piemēram, bija tā, ka padomju vēstures literatūrā jau tika apgalvots, ka šīs aplanktās vācu vienības, kas bija pie Čerkesiem, ja? Ka viņas visus nodarbojas ar to, kas slepkavoja un šāva nost mierīgos iedzīvotājus. Ja? Bet tagad mēs pāanalizēsim to situāciju, kāda ir šīm aplanktējām vācu vienībām. Tātad iedomājieties, ka viņiem gan ir jācita pretinieka patstāvīgi uzbrukumi, un viņiem ir jāizraujās ārā no aplankuma. Tad jūs saprotat, ka viņiem munīcija nav bezgalīga, un ka viņiem katra patrona ir svarīga priekš kājām. Līdz ar to man ir grūti iedomāties, ka tādos apstākļos ka katra patrona ir svarīga priekš cīņām, ka, teiksim, ka viņi varētu atļauties tad izšķiest tam, lai šautu mierīgos iedzīvotājus pēkšņi nost. Ja, bet, protams, ka tāda loģika padomju vēstures literatūru neinteresē. Ja? Viņi interesē tikai viena lieta. Ja? Tas jau parādīja to, ka visi, kas dienē Wehrmachta un tad ieroču SS spēkos, tie visi pēc būtības ir maniaki, sadisti un nežēlīgi slepkavs. Ja? Bet, protams, ka tā nav patiesība. Ja? Tā. Un tad notika tas, kad ap 44. gada 17. februāri vāciešiem izdevās sakopot spēkus, un viņi uzsāka triecienu, lai, teiksim, izlaustos ārā no šī Čerkesu ielinkuma. Un ir jāsaka tā, kā tas izdevās, par spīti ļoti smagai situācijai, ja? Bet zaudējums tas prasīja ārkārtīgi milzīgus. Ja? Tā skaitā, protams, arī bataljonam Narva. Ja? Un tad bataljons Narva, nonāca līdz šeit, un tad, kad bataljons Narva nonāca līdz šeit Gnilīs Tikičas upei, tad viņam bija jāpiedzīvo arī tāda šausmīga traģēdija, par kuru jūs tūlītās arī izlasīsiet. Un šeit ir tas, ko man intervijā stāstīs, ir viens no bataljona Narva veterāniem par apstākļiem, kas bija šajā Čerkesu ielinkumā. Ja? Un kā principā jūs varat arī tā iepazīties, ja, kad apstākļi bija ļoti šausmīgi. Ja? Tad tas sniegs un lietus, kā viņš stāstīja, mēs visu laiku atsitām uzbrukumus, un tā vieta, caur kuru mēs rāvāmies ārā no aplankuma, bija bīstama, bet vienlaikus veiksmīga. Jo telpa tik maza, ka, teiksim, ienaidnieku lidmašīnas baidījās mūsu spēkus jau bombardēt, lai netrāpītu šīm sarkanās armijas vienībām. Un arī artilērija neatklāja uguni, ja? Un šāva tikai ar ložmetējiem un mīnemetējiem. Ja? Tad tā viņš raksturo tos apstākļus jau kādos viņiem bija jāizraujas ārā no šī aplankuma. Ja? Tad patstāvīgi jācit uzbrukumi. Un tad liela traģēdija notika pie Gnilīs Tikičas upes, kad bataljons Narva to sasniedz, un tas bija pēdējais šķērslis tam, lai nokļūtu pie savējiem. Ja? Kad bataljona Narva karavīri sāka peldēt pāri šai upei, tad parādījās padomju tanki un atklāja uz viņiem jau uguni, un kā rezultātā daudzi bataljona Narva karavīri aizgāja bojā jau šajā upē. Ja? Faktiski upe bija asinīs.
Jā, tad upe bija asinīs, jā, jo šiem te peldošiem bataljona Narva jau karavīriem, jau padomju tanki atklāja uguni. Jā. Un faktiski pēc tam, ka bataljona Narva, kad jau šie te karavīri šķērsoja šo upi un beidzot nokļuva pie Vācu armijas vienībām, tad ir jāsaka tā, ka bataljona Narva zaudējumi bija milzīgi. Jā. Tātad bija kritusi lielākā daļa. Jā. Pēc tam, pēc šīm te smagajām kaujām, visa 5. ieroču SS divīzija Vikings tika nosūtīta uz aizmuguri, uz Poliju. Un tad vācu puse nonāca pie secinājuma, ka igauņu karavīri ir izcili cīnītāji, un tad pienāca lēmums par to, ka bataljonam Narva ir jāatstāj divīzija Vikings un jāatgriežas atpakaļ Igaunijā. Un tur jāpievienojas ir visam jau pārējiem lēģionam. Ja? Un tad šeit jūs varat redzēt bildi, kur bataljona Narva karavīri ir Tallinā. Ja? Tātad 1944. gada jau 20. martā. Ja? Tad tie, kas palika dzīvi pēc visām šīm šausmīgajām cīņām Ukrainā. Ja? Un tad viņi atgriežas jau Tallinā, un viņus te svinīgi arī gaidīja. Un tad šīs te bataljons Narva jau tika ieskaitīts visā pārējā igauņu lēģionā. Nu, tas būtu īsi par šiem te bataljona Narva varoņiem, kas cīnījās Ukrainā. Nākošais, par ko mēs runājam, ir paša igauņu 20. ieroču SS divīzijas izveidošana. Ja? Un tagad, tātad, kamēr bataljons Narva jau karoja Ukrainā, tad jau tikmēr Dēbedzes nometnē veidoja visu pārējo igauņu lēģionu. Tā. Un 1943. gada 5. maijā sākās šī igauņu lēģiona pārveidošana par šo trešo igauņu SS jau brigādi. Ja? Un tad 1943. gada 24. oktobrī tātad igauņu, šī igauņu trešā SS brigāda tika nosūtīta uz Nevels apvidu armiju grupas ziemeļu sektorā. Jā, tad respektīvi igauņu leģionu pārveidoja par šo SS brigādu trešo igauņu, un tad oktobrī nosūtīja jau karot uz šo Neveli, ja, kas bija Krievijā. Un tad Nevelē igauņu leģionāri iesaistījās aktīvi cīņās pret padomi partizāniem. Un šeit arī nepieciešams ir uzsvērt to, kā padomi vēstures literatūra ir manipulējusi ar sabiedrībām. Ja? To, kad arī viss tiek pasniegts, kā bez mazai cīņa pret padomi partizāniem, jā, tas ir kara noziegums. Nu, tas tā nav, jo tā ir bruņota cīņa pret bruņotiem cilvēkiem. Noziegums ir tad, kad šā neapbruņots mierīgos iedzīvotājs. O, tas ir noziegums. Ja? Bet ja tu iesaisties cīņās pret bruņotiem cilvēkiem, jā, tad tas nav kara, tā noziegums. Pie kā mēs atceramies, kas bija šie padomi partizāni, jā, ka tie bija jābūt NKVD kaujinieki. Ja? Tātad igauņu trešā SS brigāda karoja Annu Nevelē, pēc tam viņi karoja jau Stārāja Rusas apgabalā, ja? Un tad 1944. gada 24. janvārī brigādi pārdevēja par 20. igauņu ieroču SS jau Grenadieru divīziju. Ja? Tad lūk, tieši jau šajā datumā izveidojās igauņu leģiona jau 20. divīzija. Ja? Un ja mums bija divas divīzijas, un tā bija 15. un šī 19. Ja? Tad igauņiem bija viena, un tā bija 20. divīzija. Tā, šeit jūs varat redzēt kāds 20. divīzijas jau simbols. Ja? Tas ir nacionāls jau simbols, jau kura teiksim, tad igauņi izmantoja jau savā pirmajā neatkarības jau karā. Un tad notika tā, ka šāds simbolika, ka viņa ar laiku jau parādījās arī uz igauņu leģionāru jābūt uniformām. Līdzīgi kā mums atcerieties, ja, ka mūsu leģionāriem izsniedz jābūt uniformas, nu, tad vispirms uz viņām bija šie divi zibeņi, kas bija SS zīme, ja? Bet tad pēc tam šos zibeņus jau divus nomainīja ar mūsu nacionālo simboliku. Ja? 19. jau divīzijai bija latviešu tad jābūt ugunskrusts, savukārt 15. jau divīzijai bija Latviju uzslacošā saule. Tātad, ja mēs runājam jau par 20. divīziju, ja? Tad tur bija šāds igauņu nacionālais simbols. Tā. Un tagad jau parunāsim par leģionu kaujām jau pašā Igaunijas jau teritorijā, laika posmā no 1944. gada februāra līdz pat augustam. Tātad 44. gada janvārī igauņu 20. divīzija jau kāroja Krievijā, kad pienāca lēmums par to, ka viņai jāatgriežas ir atpakaļ uz Igauniju, jo tāpēc, kad Igaunijā bija smaga situācija, jo sarkanā armija atradās jau Narvas pilsētas jau pievārtē. Atceramies, ja, ka Narva tā ir Igaunijas jau pati ziemeļpilsēta. Ja? Nu, lūk, tā.
43. gadā bija notikušas jau 2 mobilizācijas Igauņu leģionā, un tad 44. gadā tika izsludināta vispārējā mobilizācija. Bet tagad ar šo mobilizāciju ir viena ļoti īpaša lieta, un ar to jūs varēsiet arī tad iepazīties. 1944. gada janvāra beigās sākās vispārējā mobilizācija Igauņu leģionā. Jiri Ulots 1944. gada 7. februārī par radio pārraidītajā intervijā paziņoja: pakļaušanās mobilizācijai šajos apstākļos ir neizbēgama, un tikai tā mēs varam cerēt uz Igaunijas labāku nākotni. Jiri Ulots runas iespaidā ļoti daudz igauņu pieteicās leģionā, tādā veidā pakļaujoties mobilizācijai. Rezultātā 1944. gada vidū vācu pusē karojošo igauņu kopskaits sasniedza 70 000. Par šo mobilizāciju precīzi ir izteicies igauņu vēsturnieks Marts Lārs. 1944. gada mobilizācija var uzskatīt par tautas gribas izpausmi cīnīties pret Padomju Savienības okupācijas atkārtošanos. Šī mobilizācija notika saskaņā ar Igaunijas valstiskuma nesēja Jiri Ulotsa uzsaukumu, un vīri, kas tai pakļāvās, ir tādi paši brīvības cīnītāji kā tie kareivji, kas cīnījās par Igaunijas neatkarību 1918. līdz 1920. gadam. Tā, uz šo te mobilizāciju vispārējo aicināja jau mums pazīstamais cilvēks, tātad Jiri jābūt Ulots. Un viņš uzsvēra, ka tieši pakļauties šai te mobilizācijai mēs varam cerēt uz labāku Igaunijas nākotni. Un šīs viņa uzrunas iespējā daudz igauņi gāja un pieteicās leģionā, lai ietu un karotu pret pretinieku, kas bija jau Igaunijas pie Igaunijas jau robežām. Ja? Un kā šeit pareizi ir pateicis igauņu vēsturnieks Marts Lārs, ja? Kad 1944. gada mobilizāciju var uzskatīt par tautas jau grības izpausmi, jau cīnīties pret Padomju Savienības okupācijas atkārtošanos. Ja? Un tā kā šo mobilizāciju aicināja tad Igaunijas valstiskuma nesējs Jiri Ulots, ja, tad līdz ar to, respektīvi tie, kas gāja jau karot pret Padomju Savienību Otrā pasaules kara laikā, ņemot vērā to, ka viņi gāja karot, atsaucoties uz aicinājumu, kas nāca no Igaunijas valstiskuma nesēja, ja, tad līdz ar to šie cīnītāji ir tādi paši brīvības cīnītāji, kā, teiksim, tie igauņi, kas cīnījās par Igaunijas neatkarību 18. un 20. gadā, ja, kad bija pirmais Igaunijas brīvības karš. Tā, un tas ir vēl viens arī no igauņu leģionu plakātiem, ja, kas arī aicina šo te cīņu un aicina par katru cenu, nelaist šo te bolševisma ļaunumu atpakaļ Igaunijā. Ja? Tā, un tagad īsi par igauņu 20. divīzijas kaujām. Ja? Vispirms tās bija kaujas, kas norisinājās jau Narvas frontē, pēc tam tās bija kaujas jau pie Zilajiem kalniem, jeb kā viņas igauniski sauc arī jau pa Sīnemē. Un tagad par to visu sīkāk es jau pastāstīšu. Tātad 1944. gada jau februāra sākumā sarkanā armija bija jau pie Narvas, ja? Un faktiski, ko sāka darīt jau sarkanā armija? Viņi sāka šķērsot šo Narvas upi, kas bija pie šīs pilsētas Narva, ja? Viņi sāka šķērsot jau Narvas upi, un tā, ka viņi šķērso šo Narvas upi, tad viņi sāka veidot jau placdarums, jau ieņemtajās jau zonās. Un tātad igauņu leģions tika nekavējoties pārsviests uz Narvas fronti, un šīs igauņu leģiona uzdevums bija likvidēt visus šos te un tad igauņu leģiona uzdevums bija likvidēt visus šos un tad igauņu leģiona uzdevums bija jau likvidēt visus šos te placdarmus, kas atradās jau aiz Narvas upes, jau pašā jābūt Igaunijā. Bet pirms es stāstu sīkāk par cīņām par šiem te placdarmiem, es gribētu varbūt pastāstīt to, kas notika Igaunijas jau dienvidos, kad notika tā, ka pie Peipusa ezera sarkanā armija ka viņi sēdās, un viņi šeit sāka veidot jau savu placdarmu.
aiz šī placdarma bija jau šī Tartu pilsēta, ja, kas bija Igaunijas jau dienvidos. Ja? Un šo placdarmu bija steidzīgi nepieciešams jau likvidēt. Un tad uz šo te placdarmu nosūtīja vienu Igauņu leģionu vienību, jau kuru komandēja lūk šīs cilvēkus, kuru tūlītās jūs arī tad ieraudzīsiet. Ja? Tas ir Rīpalu. Ja? Viņš bija arī viens no Igauņu leģiona brūņinieka krusta jau kāvalieriem. Ja? Un tad viņa vadītā vienība spēlēja milzīgu lomu jau tajā, lai šo te placdarmu, ja, kas bija pie šīs Tartu pilsētas, jā, tad iepratim, lai viņu likvidētu. Un viņam tas iznāca. Protams, ka viņš saņēma arī vāciešu arī atbalstu, jā, bet bija tā, ka viņa vadītāja vienībai bija ļoti milzīga loma jau tajā visā, jā, tad šī placdarma likvidēšanā. Un pēc tam, ka viņa vienība to izdarīja, tad viņa vienība atgriezās jau uz Narvas jau fronti. Jā. Tā, un tagad par šīm kaujām Narvas jau frontē, kas tātad norisinājās, jā. Tātad kaujas bija ārkārtīgi smagas un plosījās no 44. gada jau februāra tad līdz pat aprīļa beigām. Un tad Igauņu leģiona jau 20. divīzija, viņa piedalījās ļoti smagās kaujās, lai, teiksim, pretinieks neuzdrošinātos iet tālāk aiz šīs Narvas upes. Ja, jo tālākai šīs Narvas upes bija jau Igaunija. Ja? Bet šeit nepieciešams uzsvērt, ka šeit cīnījās ne tikai Igauņu leģionāri, šeit cīnījās arī citu ieroču jābūt SS, jau tautību tie karavīri. Ja? Tur cīnījās jau Skandināvi, ja? Tur cīnījās arī Nīderlandieši, ja? Un tāpēc arī nevelti šo Narvas kauju sauc par Eiropiešu jābūt ieroču jābūt SS cīņu. Ja? Tā. Kur ir vācu karaspēks Narvas jau frontē, ja? Tas ir 44. gada februārs, marts. Ja? Ļoti smags un ļoti asiņains jau kaujas, ja? Un šeit ir šie ieroči SS jau karavīri Narvas jau frontē 44. gada februārs, marts. Lai gan, protams, ka sarkana armija iesaistīja milzīgas spēkus, bet tomēr viņai neizdevās. Ja? Tātad te viņai neizdevās, ja? Jo faktiski šie placdarmi tika likvidēti. Ja? Tātad, kā mēs šeit to varam arī redzēt. Ja? Tātad, kur bija šie placdarmi, ja? Kurus tā sarkanā armija izveidoja, ja? Kas ir atzīmēta ar ciparu 1, 2, 3, jau 3, 4, 5, un tad viņi visi tika likvidēti. Ja? Un tādējādi Narvas fronte tika noturēta. Ja? Ļoti smagu kauju rezultātā. Ja? Un tad 1944. gada aprīļa beigās kaujas Narvas frontē pieklusa, ja? Jo tāpēc, kad abas divas puses bija sevi jau izsmēlušas, ja? Un vairs nebija pat spēka vairs cīnīties. Ja? Tātad Narvas frontē iestājās miers. Tā, un šeit jūs varat redzēt, kur ir 20. divīzijas jau šīs te leģionārs jau Narvas frontē 44. gadā. Ja tas ir vai nu aprīlis vai arī mājas, ja tas ir viens no šiem 2 mēnešiem. Ja? Un varbūt tie, kas grib kaut ko vairāk uzzināt par šīm te Narvas tad kaujām, ja? Tad šeit es iesaku grāmatu, kas ir angliski uzrakstīt, ja, un tas ir rietumu vēstures pētnieks, ja, tātad par šīm te Narvas kaujām un par šo te jābūt ieroču jābūt SS vienību lomu jau Narvas kaujā. Gan, teiksim, Igauņu, gan Skandināvu, ja, gan arī Nīderlandiešu un tā tālāk. Tā, un tad klusums Narvas frontē bija visu 44. gada maju un jūniju. Ļoti radikāls izmaiņas notika 44. gada jūlija beigās. Jūlija beigās, kas tad īsti notika? Lieta bija tāda, ka Vācu armijai tas vispār bija ļoti smags laiks visā austrumu frontē, jo Vācu armija visā austrumu frontē atkāpās. Un tāpēc, lai kaut kā novērstu to krīzes situāciju, no austrumu frontes ziemeļiem, tā skaitā arī Igaunijas, jau patstāvīgi jau tika jābūt atvilkti vācu spēki uz citiem frontes sektoriem. Un tāpēc, 44. gada, un tāpēc bija tā, ka 44. gada jūlija beigās vāciešiem bija skaidrs, ka Narvu vairs noturēt nav iespējams. Ja? Nu, lai gan cīņas bija vēl klusums, vēl īsti nebija uzsākušās cīņas, bet vācu virspavēlniecība pieņem lēmumu. Narva ir jāatstāj, un mēs atkāpjamies uz Sienemē kalniem. Ja? Tad tur, kur ir šī Tannenbergas aizsardzības līnija. Ja? Tas respektīvi ir šeit.
Ja? Tātad šeit mēs atstājam Narvu un atkāpjamies uz Tannenbergas aizsardzības līniju. Ja? Tad kāpēc tieši uz Tannenbergas aizsardzības līniju? Ja? Jo tāpēc, ka tieši šī aizsardzības līnija aizšķērsoja ceļu jau tai sarkanajai armijai uz Tallinu. Tā, un tad 44. gada jūlija beigās tātad sākās šī vāciešu evakuācija no Narvas. Un sanāca tā, ka 26. jūlijā, kad tieši notika evakuācija, tā tieši sarkanā armija sāka jaunu masveidīgu triecienu pret Narvu. Ja? Un tad vācieši jau steidzīgi atstāja tad Narvu un atkāpās uz Tannenbergas aizsardzības līniju, ja, kas bija šajos zilajos kalnos. Ja. Un tad šajā te pašā jau datumā, tas ir 26. jūlijā, 44. jau gadā, jau sākās kaujas jau pie šīs Tannenbergas aizsardzības līnijas. Ja. Ja tās bija šaušalīgas kaujas, ja, tās bija visasiņainākās kaujas, kādas jau kad vispār ir piedzīvots Igaunijas vēsturē. Ja, tad kaujas par šiem zilajiem kalniem, ja, kur bija kur bija šī Tannenbergas aizsardzības līnija. Ja. Tad šeit jūs varat redzēt, kā šeit norisinājās cīņas. Jā, un kur tad šeit gāja kaujas jau šajā Tannenbergas aizsardzības līnijā. Piemēram, ļoti smagas kaujas notika par šo Grenadieru kalnu. Jā, un tad es minēšu arī vēl vienu igauņu leģionu virsnieku, kurš ļoti izcēlās pie šī Grenadieru kalna. Tā. Un tad šeit ir igauņu leģionāri, kas ir kaujās pie Sīnemē, pie zilajiem kalniem. Jā. Tātad artilērijas apšauds jau tuvu cīņas tātad ierokumos, tātad te bombardēšana, tātad te masveidu uzbrukuma atcišana, tas viss bija šajās Sīnemē kaujās ļoti milzīgos apjomos. Ja? Un tagad tātad igauņu leģionu virsnieks jau Pauls Maitla, ar ko viņš izcēlās jau šajās jau Sīnemē kaujās, ar to, ka viņa vienība tieši cīnījās par šo Grenadieru kalnu, un viņa vienība šo Grenadieru kalnu tātad noturēja. Viņš arī viens no igauņu leģionāriem, kas tika apbalvots ar Bruņinieku krustu. Ja? Lūk tā. Un tad kaujas plosījās, kā es jau teicu, no 1944. gada jau 26. jūlija līdz pat 10. augustam. Un par spīti tam, ka sarkanajā armija bija milzīgs pārspēks, tad igauņu aizsardzību noturēja. Ja par spīti visam. Un tad 10. augustā sarkanā armija triecienu apturēja. Ja? Likās, kad uz šīs Igaunijas jau zemes daļas nav vispār nekas vesels jau palicis. Jo viss bija dūmos, viss bija viss bija sadragātā jau tehnikā un tā tālāk un tā joprojām. Un tas bija ļoti redzams arī pēc Otrā pasaules kara, par ko ļoti labi liecina šī bilde. Ja? Tātad lūk, kur ir šī zilo kalni, kur ir šie zilie kalni, jeb Sīnemē kalni, jau pēc Otrā pasaules kara, un tas ir 49. gads. Mēs paši redzam, cik milzīgi bija postījumi, ka pat 4 gadus pēc kara viss izskatās jau tā kā izdedzis principā. Ja? Un tad šeit fonā ir sašauts vācu tanks, kurš piedalījās jau šajās Sīnemē kaujās. Tā. Lūk, un tātad tās bija visasiņainākās cīņas, kādas jau kad ir notikušas Igaunijas vēsturē, tad kaujas par Sīnemē. Protams, ir nepieciešams uzsvert, ka ne jau tikai igauņi varonīgi cīnījās, tad tur varonīgi cīnījās arī skandināvi un nīderlandieši, šajās Sīnemē kaujās. Tagad nākošais, par ko es gribētu runāt, ir igauņu leģiona atkāpšanās no Igaunijas un tad evakuēšanās uz Vāciju, kas notika laika posmā no 1944. gada augusta līdz pat oktobrim. Tātad igauņi noturēja savu aizsardzību jau pie Sīnemē kalniem. Bet tomēr ir jāsaka tā, kad bija skaidrs tas, ka šī aizsardzība drīz arī būs jāatstāj. Jo tāpēc, ka vācu karaspēks atkāpās visā austrumu frontē, un līdz ar to bija skaidrs, ka, ja mēs turpināsim jau turēt aizsardzību, mēs vienkārši riskējam ar to, ka mūs ielenks. Ja? Un tūlīt es sīkāk jums arī jau to parādīšu. Un tā kā saprat šīs situācijas nopietnību, tad līdz ar to arī vācu armija sāk arī atkāpties
arī no Igaunijas. Ja? Tātad 1944. gada jau 16. jau septembrī bija tā, ka Hitlers izdeva rīkojumu par to, ka Vācu armijai ir jāatkāpjas no Igaunijas. Ja? Un tad 1944. gada 18. jau septembrī, ja, tad Igauņu 20. ieroču divīzija tad atstāja šos Zīlos kalnus, jeb Sīnemē, un virzījās uz rietumiem. Un tad 1944. gada jau 20. septembrī, ja, tad Igauņu leģionāri iesaistījās Āvinurmes kaujās, ja, tad jābūt Āvinurmes kaujās, ja, par kurām es jums tūlīt sīkāk arī jau pastāstīšu. Ja. Un pēc tam notika arī pilnīga Igauņu leģiona atkāpšanās arī no pašas, ja, tad Igaunijas. Tā. Un tagad sīkāk es pastāstīšu par to situāciju, kas tātad te bija. Ja? Tātad, kā es jau teicu, par spīti tam, kad Igauņi bija aizsardzību pie Ziliem kalniem noturējuši, ja? Viņi īsti bija skaidrs, ka viņiem būs jāatkāpjas, ja? Jo sarkanā armija uzbruka visā austrumu frontē, un visā austrumu frontē vācieši atkāpās. Ja? Un šeit sarkanā armija bija jau ielauzusies Igaunijas jau dienvidos iekšā, ja? Tā skaitā arī Tartu pilsētā. Līdz ar to bija skaidrs, ka ja Igauņi turpinās pretestību jau ziemeļos, ka viņi tiks vienkārši aplenkti, ja? Viņus nogriezīs no visiem. Un tāpēc bija jāatkāpjas un jāatstāj jau pozīcijas. Tas tika arī izdarīts. Tā, un tad notika tā, ka 20. septembrī Igauņu leģionāri iesaistījās kaujās par šo te Āvinurmes jau pilsētu, ja, kas atradās šeit. Un tagad sīkāk par šo te Āvinurmi es gribētu jau pateikt. Ja. Tātad Āvinurme, tātad tur Igauņu leģionāri iesaistījās aizsardzības kaujās. Un tad šeit Āvinurmē notika šaušalīga arī trāģēdija. Bija Āvinurmes jau luterāņu baznīca, un šī luterāņu baznīca kalpoja kā vieta, kur tad ārstējās tātad ievainotie, ja, tad Igauņu leģionāri. Ja, tad ievainotie Igauņu leģionāri. Lūk, ja, un ievainota bija diezgan daudz, ja, un tad 44. gada jau 20. septembrī sākās kaujas par šo te apdzīvoto vietu. Bet Igauņu leģionāriem ļoti ātri bija skaidrs, ka sarkanās armijas jau pārspēks ir pārāk liels, un pienāca rīkums par to, kad ir jāatkāpjas. Un tad sākās arī ievainoto arī evakuācija. Tā. Un tad ievainotie jau gulēja šajos te baznīcas krēslos un arī pie šī te altāra. Ja. Bet, diemžēl, evakuācija notika steidzīgi, un tad Igauņu leģionāri, lai arī cik ļoti viņi to gribētu, viņi, diemžēl, neuzspēja tātad evakuēt visus savus cīņu biedrus. Kādi 10 vai 15 ievainoti leģionāri, ja, kas bija ievainoti ļoti smagi, tad viņi, diemžēl, tad atradās tur. Un tad baznīcā ienāca sarkanarmieši, un sarkanarmieši visus ievainotos leģionārus nošāva. Pēc kara baznīca tika atrestaurēta, atjaunota, bet liecības par šo trāģēdiju ir skaidri, ir saglabājušās. Jā, kur ir viens no baznīcas soliem, jā, tad, un šeit ir sarkanarmiešu ložu caurumi. Jā, tad šeit gulēja viens no ievainotiem Igauņu leģionāriem, jau kurus sarkanarmiešu nošāva. Un šie caurumi speciāli atstāti tam, lai, teiksim, arī nākošās paudzes arī atcerētos par to, ja kas tur ir noticis. Tā, jā, tad visus Igauņu leģionārus, ja, kas gulēja ievainot baznīcā, jā, tad sarkanarmiešu nošāva. Ja? Uz šo brīdi Āvinurmes baznīcā notiek dievkalpojumi, bet vienlaikus tā ir arī kā piemiņas vieta tam, kas atgādina par to, kas tad notika. Ja? Un šeit ir piemiņas plāksne jau šajā baznīcā visiem tiem Igauņu leģionāriem, ja, kas tika nošauti. Ja? Nu, tā kā vēl viens tāds kara nosiegums no sarkanās armijas jau puses. Un ne tikai ir piemiņas plāksne, notiek arī piemiņas arī šie pasākumi. Ja? Šeit ir, piemēram, tāda attēls, ja, kas ir veltīts šim piemiņas jau pasākumam par godu Igauņu leģionāriem, ja, kas Āvinurmē ir cīnījušies. Ja, tā kā tā. Lūk, šāda Igauņu tautas jau traģēdija, kas tā tad notika. Un tātad 1944. gada jau 22. jau septembrī, kad sarkanā armija bija atkal ieņēmusi Tallinu, tad Igauņu leģions pilnībā sāka atstāt Igauniju. Un šeit ir jāpasvītro vēl viena būtiska lieta, kas notika. Ļoti daudz Igauņu leģionāri, saprastami to, ka viņi atstāja to savu dzimteni, viņi atstāja Igauņu leģiona rindas, lai cīnītos tālāk tad Igaunijā kā šie nacionālai partizāni. Un tas jau parāda to, ka par spīti tam, ka viņi cīnījās vācu spēkos, ja, viņu intereses bija atšķirīgas no vāciešiem. Tātad viņi
tātad viņu mērķis bija aizskavēt bolševismu virzību Igaunijā, un viņiem bija tā cerība arī par to, ka arī rietumu spēki izsēdīsies Igaunijā. Ja? Un tāpēc viņi atstāja Igauņu leģionu rindas, lai, teiksim, jau Igaunija turpinātu cīņu kā šie nacionālai partizāni. Un viņi to arī īstenos līdz pat 50. gadu vidu daudz. Ja? Cik īsti leģionāri atstāja Igauņu leģionu atkāpšanās laikā, man grūti ir jau pateikt. Neesmu pagaidām vēl sastapies ar skaitļiem, ja? Nu, man tas vēl jāspēt, ja? Bet katrā ziņā teikt, tas var tā, ka diezgan daudz. Ja? Lūk, un tad 44. gada rudenī tad Igauņu leģions atstāja jau Igauniju, un tad no Rīgas tad Igauņu leģionārs jau nosūtīja uz Vāciju. Ja? Tā. Ja kas tad bija Vācijā? No Vācijas tad Igauņu leģionārs nosūtīja uz Silēzijas apgabalu, un tur bija tāda Neuhamers nometne. Un tad šajā Neuhamers nometnē tad tur tika nosūtīti šie atlikušie Igauņu leģionāri, un viņiem pievienoja arī tos igauņus, kas bija vēl citās Vācijas daļās. Un tagad lekcijas priekšpēdējā tēma ir Igauņu leģiona jau pēdējās cīņas laika posmā no 45. gada janvāra līdz pat maijam. Ja? Tātad līdz pat 1945. gada janvāra beigām tad šī Igauņu leģiona jau 20. divīzija, kas uzturēs jau Neuhamers nometnē, viņi turpināja savas apmācības, un viņu arī jau papildināja ar tiem igauņiem, kas bija apmācībās Vācijā. Bet ņemot vērā to, ka sarkanā armija strauji uzbruka visos jau virzienos, un vispār Vācijas situācija jau tā laikā bija katastrofāla. Tad sarkanā armija bija jau nonākusi jau līdz Oders, tad jau līdz šai Oders upei, un tas piespied šo 20. divīziju nosūtīt uz fronti. Ja? Un tad Igauņu jau 20. divīzija, tad viņi cīnījās Opelnas rajonā, kas arī atradās jau šajā Oders jau frontē. Un tad šajā Opelnas rajonā tad Igauņu leģions tika aplenkts 45. gada martā. Un tad Igauņu leģionāri izcīnīja ļoti smagas aizsardzības kaujas, lai, teiksim, varētu no šī aplankuma izrauties ārā, un tas viņam arī izdevās. Ja? Un pēc tam tad Igauņu leģionāri ar kaujām jau tikai atkāpsies, un 45. gada aprīlī atlikušie 20. divīzijas jau kāravīri nonāca jau Čehoslovākijas jau teritorijā, kur arī noslēgsies viņu cīņas. Un tagad es sīkāk gribētu pakavēties par to, kas Igauņu leģionam notika jau Čehoslovākijā. Un tur notika vēl viena šaušalīga jau traģēdija, par kur es tūlītās jau pastāstīšu. Tātad 45. gada aprīlī tātad Igauņu leģions bija nonācis jau Čehoslovākijā, pie tātad Prāgas. Lūk, tad lūk, šeit ir Igauņu 20. divīzijas jau karavīri jau Čehoslovākijā, tad 45. gada maijā. Tātad Igauņu leģionāri iesaistījās kaujās gan ar sarkano armiju, gan arī ar čehu partizāniem. Bet 45. gada maijā, kad tieši pirms Prāga nonāca sarkanās armijas jau kontrolē, tad Igauņu leģionāri saprata tādu lietu, ka viss ir zaudēts, un ka tālākā cīņa ir jau bezjēdzīga. Un tagad Igauņu leģionāriem jau pats galvenais bija nokļūt rietumu sabiedroto gūstā. Un tad Igauņu leģionāri uzsāka pārunas ar čehu partizāniem. Un tad tika noslēgta jau vienošanās ar čehu partizāniem par to, kad tad Igauņu leģionāri nolika ieročus un pārtrauc cīņu pret čehu partizāniem. Un tā vietā čehu partizāni ļauj brīvi leģionāriem iet uz rietumu sabiedroto spēkiem, lai viņi tur varētu nokļūt gūstā. Un šī šaušalīgā traģēdija iznāca jau tāda, ka tad, kad Igauņu leģionāri nolika ieročus, tad čehu partizāni pārkāpa vienošanos un sāka masveidā slepkavot Igauņu leģionārus. Kur ir viena tāda bilde, tie ir Igauņu leģionāri, tad jau tieši pirms čehu partizānu uzsāktiem eksekūcijām. Kā, teiksim, daudz Igauņu leģionu vēstures pētnieki ir pārliecināti, lūk, šis ir Pauls Maigla, kur jūs šeit tur varat redzēt. Tad šīs varonis, kas bija izcēlies jau Zilajos kalnos. Viņš arī bija viens no tiem, kura čehu partizānu nosita. Tiek lēsts, ka pavisam čehu partizāni nosita 1000 Igauņu leģionāru.
Ja? 1000 igauņu leģionāri, ja? Un tad dzīve atlikušie tātad tomēr tika līdz rietumu jau sabiedrotēm. Lai gan, protams, jāsaka ir tā, kad bija daļa, kas nokļuva arī jau sarkanās armijas gūstā. Tātad ar to beidzās igauņu leģionu gaitas otrā pasaules kara laikā. Tā. Un tagad pats pēdējais. Tad vēl viena svarīga lieta, par ko es gribētu pateikt, ir par tiem leģionu jau karavīriem, kas tika apbalvot ar bruņinieku krustu. Tātad, ja mēs runājam par to, kas ir bruņinieku krustā, tad bruņinieku krusts, tas ir augstākais, apbalvojums, ko Vācu armijā piešķīra par drosmi kaujās. Ja? Mums, tātad, ja mēs runājam par latviešu leģionu, tad mums bija 12 leģionāri, kas tika, kas tika apbalvoti ar šādu apbalvojumu. Bet igauņiem bija 4, un tagad iepazīsties ar viņiem. Ja? Tātad, tas ir Alfons no Rebane, un tas ir leģionārs, un tas leģionārs arī Nūgiseks. Ja? Tātad tie bija 2, kas tika apbalvoti ar bruņinieku jau krustu. Ja? Tā, nākošais ir tas pats Rīpalu, par kuru mēs bijām runājuši. Ja? Kurš ļoti izcēlās jau tādā ziņā, ka viņa vienība bija likvidējusi placdarmu, tad pie šī te Peipusi ezera. Ja? Un tad visbeidzot pats pēdējais ir Pauls Maitla. Ja? Tātad viņš bija vienīgais no visiem tiem, kuru apbalvoja ar bruņinieku krustu, un tādā ziņā vienīgais, ka viņš gāja bojā jau kara laikā. Vispārie izdzīvoja un turpināja arī savu dzīvi arī tālāk jau pēc kara. Pauls Maitla bija vienīgais, kurš krita šādos šausmīgi jau traģiskos apstākļos. Ja? Tā, un tagad pats pēdējais, ko es gribētu jau pateikt, kā tad igauņu leģionāri tiek jau pieminēti mūsdienu Igaunijā. Ja? Un šeit ir jāpasaka, šeit ir tāda būtiska atšķirība no mūsu piemiņas jau dienas. Ja? Mums 16. marts notiek Rīgā, pilsētas jau centrā pie brīvības pieminekļa. Tad igauņiem ir savādāk. Te viņu piemiņas jau diena leģiona notiek, notiek tieši šajos zilajos kalnos, pie Sīnimē. Tātad tur norisinās viņu leģionāru piemiņas diena, tad tieši vietā, kur arī plosījās visšausmīgākās kaujas jau igauņu leģionu vēsturē. Tātad tur ir te centrālais ir šīs te krustskauja, un tad tur ap viņu ir sastādīta arī tad igauņu leģionu jau pieminekļi, un katru gadu jau jūlija beigās tur notiek igauņu leģionu piemiņas diena. Ja tur tiek godināti visi leģionāri, gan, teiksim, tie, kas piedalījās jau Zilo kalnu kaujās, gan arī leģionāri, kas piedalījās arī citās arī jau kaujās. Un šeit piemineklis ir šiem te igauņu leģionāriem jau šajos zilajos kalnos, jeb Sīnimē. Tā kā, tā redzam, katru gadu tur tiek nesti ziedi, jau tiek teiktas runas, un šos te leģionārus piemin, godina un atceras. Bet, protams, tur ir pieminekļi ne tikai tur, protams, ir pieminekļi ne tikai igauņiem, tur pieminekļi arī ir beļģu, dāņu un norvēģu tātad šiem te ieroču SS jau karavīriem, kas arī cīnījās pie Narvas un pie zilajiem kalniem. Pat cik es jau biju teicis, ka no daudzām ieroču jau SS jau vienībām pie Narvas un pie Sīnimē arī jau karoja. Un tagad nobeigumā, ko es gribētu pateikt? Ja mēs runājam par latviešu un igauņu leģionāriem kā tādiem, ja mēs runājam par latviešu un igauņu leģionāriem, mēs redzam, ka cik daudz kas bija kopīgs, vai ne? Ko tātad cīņa pret bolševismu un atjaunot savu dzimtenes neatkarību jau cerībā uz to, kad izsēdīsies rietums sabiedrotie spēki. Mēs zinām, ka tas neiztenojas ne Latvijā, ne arī Igaunijā, bet, teiksim, protams, pie tā igauņu un latviešu leģionāri nav vainīgi. Un viņi izdarīja visu, kas bija viņu spēkos. Tā atšķirības ir nedaudz. Atšķirība ir tāda, kad, ja mūsu leģions jau kāroja Latvijā līdz, teiksim, jau pat pašām beigām, tad Igaunija nonāca jau zem padomju okupācijas jau 44. gada rudenī. Tā kā, tur ir tā galvenā atšķirība. Bet tagad, ja mēs runājam par šo leģionāru cīņu Vācu armijas jau bruņotajos spēkos, šeit es gribētu pateikt vienu lietu, un šeit es pilnībā piekrītu visiem tiem, kas saka, ka ne latviešiem, ne arī igauņiem nav jākaunās no tā, ka viņu leģionāri ir cīnījušies Vācu armijā. Un es pateikšu 3 iemeslus, kāpēc nav jākaunās. Pirmais iemesls ir tāds, ka ne mēs vispār gribējam šo karu. Mēs, kad sākās otrais pasaules karš, mēs izsludinājām stingru neitralitāti. Mēs vispār negribējām nekur iesaistīties. Tad mēs tātad paziņojam, ka mēs gribam būt nos no kara. Un mēs neiztikam ne šo te padomju savienību, ne arī kādu citu valsti. Un mēs nevienu arī nebijām pie sevis jau saukuši. Mēs dzīvojam mierīgu dzīvi un nevienu neiztikām.
Padomju Savienība te pie mums ienāca, lai gan mēs viņu nebijām te saukuši. Ja? Te viņi likvidēja Igaunijas un Latvijas neatkarību un veica šausmīgu jau teroru pret mierīgajiem iedzīvotājiem. Ja? Un līdz ar to otrais iemesls, kāpēc nav jākaunās no tā, ka leģionāri cīnījušies Vācu armijā, ir tas, ka padomju vara izdarīja visu iespējamo, lai mēs viņu neieredzētu. Pēc tā visa, ko viņi te sadarīja, ja? Viena gada laikā latviešiem un igauniem bija visi iemesli šo varu neieredzēt. Ja? Un loģiski, kad vairs bija vēlēšanas, lai šī vara vairs neatgrieztos. Ja? Lūk, tā. Tagad trešais iemesls. Kāds ir? Ja? Protams, ka visstabilākā situācija ir tāda, ka tu cīnies zem savas valsts bruņotiem spēkiem. Loģiski. Un zem savu karogu. Bet saprotiet, mēs gan brīvības cīņās, kas bija pirmās, gan arī otrā tā pasaules kara laikā, mēs neatradamies jau situācijā, lai to varētu atļauties. Jo, ja mēs salīdzinām pirmo brīvības karu un tad otro to pasaules karu, tad šeit ir līdzība tāda, kad faktiski mums un arī Igauniem bija jāizveido armija no nulles. Un tāpēc bija nepieciešams arī ārējais spēks, ar kuru bija jāsadarbojas uz laiku, lai mēs varētu sasniegt mūsu rezultātus. Atcerēsimies, kā notika te brīvības cīņās, kad mūsu nacionālā armija jau brīvības cīņās veidojās jau Vācu Landeswehr rindās. Ja? Un tas bija vairāk mēnešu garumā. Mēs cīnījāmies kopā ar Vācu Landeswehr. Kāpēc? Jā, tāpēc, ka bija kopīgs pretinieks. Un tāpēc, lai mēs te sasniegtu mūsu rezultātus un neatkarīgu Latviju, mums bija uz kādu laiku jāsadarbojas ar Vāciju. Un beigās mēs taču to sasniedzām, vai ne? Otrā tā pasaules jau kara laikā bija līdzīga. Taču arī nepavēlti gan, Igauņi, gan arī latvieši, taču viņi taču uzskatīja, ka leģioni tā ir topošā Igaunijas un Latvijas nacionālā armija. Ka mēs sākam mūsu armiju veidot no nulles, un pēc tam, kad izsēdīsies rietumu sabiedrotie, tad mēs būsim jau kopā ar rietumu jau sabiedrotājiem. Un pēdējais, ko es gribētu jau atzīmēt, ja? Vispār otrā tā pasaules kara laikā neviens, pat arī liela valsts, nevarēja izvēlēties sev te sabiedrotos pēc kaut kādiem morāls vai ideoloģiskiem kritērijiem. Visu noteica intereses. Un mēs rīkojamies saskaņā ar mūsu interesēm, kādas mums arī tātad bija. Līdz ar to tas, kad te karoja Vācu armijas rindās, ka tas bija pareizi, jo tāpēc, ka nebija citas iespējas. Un, ja būtu bijusi cita iespēja, tad izmantot arī šo citu tādu iespēju. Tad līdz ar to tas, ka mūs mēģina tur iekaunināt par to, ka viņi Vācu armija ir cīnījušies, šie cilvēki vienkārši īsti nezina labi vēsturi. Ja? Lūk tā. Bet tagad es gribētu pateikt paldies ļoti milzīgu jau vienam cilvēkam, bez kura man nebūtu tapuši ne mani raksti par Igauņu leģionu Latvijas Universitātes vēstures jau žurnālam. Jo šis cilvēks man piegādāja ārkārtīgi daudz materiālus un man arī izpalīdzēja ļoti daudz Igauņu leģionu pētniecībā. Un bez viņa nebūtu iespējama arī šī vēstures lekcija, jo kura es jums stāstu šodien. Un šīs cilvēks šo lekciju arī skatīsies. Un tālūk ir Igauņu vēstures pētniece Jānika Kresa, ar kuru es sadarbojos jau daudzus gadus. Daudzus gadus mēs pētam Igauņu leģionu, un viņi man piegādājas ar ārkārtīgi daudz vērtīgu materiālu. Tad tā kā Janika, tu šito video skatīsies, un tev es saku vismilzīgāko paldies par visu jau to palīdzību, ko tu man esi jau sniegusi. Jā, ārkārtīgi novērtēju visu to, ko tu esi darījusi, lai es varētu labāk jau saprast visu šo Igauņu leģionu vēsturi. Tā kā jau milzīgs tev jau paldies. Tad ar šo te pateicību lielo es gribētu arī savu lekciju arī noslēgt. Jā, aitāki, paldies.